Tu pa pusmetru īsāks palikt. Tā kā es baigi nebaidos. Bet cīt, tur bija 2 apgriezieni. Cik tu tā nokustējās? Tas jau nekas. Mums pirms tam bija vispār pusotri. Vēlos atgādināt, ka es nekad ziemā neesmu peldējis. Nu ko, labrīt, draugi. Mēs esam Kurzemē. Dienvidkurzemē. Dienvidkurzemē, nelielā ezeriņā, ja? Jā. Šoreiz topēsim ar Arturu Staugu, ziemas ekspertu. Vietējo aborigēnu. Kas mums šodien plānā? Ko darām? Šodien meklēsim aktīvu asari. Arī līdekļi ķerās ļoti labi šeit. Ieliksim noteikti iedosim kādu ūdu varbūt, bet ir jārēķinās, ka noteikti zaudēsim arī mānekļus, jo Koži, ja? Koži nost, mēs pavadīns neizmantojam. Bet iepriekšējais, kad es biju pagājušajā nedēļā, bija ļoti labi daudz asaru, liels līdekļs. Tieši uz Bļitku. Jā. Balancieri arī? Būs mums? Balancieri būs. Pagājušais nestrādāja. Jā, ok. Šoreiz mēģināsim. Es sākšu arī ar Bļitkām balansieriem, bet droši vien beigšu ar mormišu. Man ir motils līdzi. Jā, atrod asaru. Var mēģināt arī uz mormenu. Varbūt ir kūtrāks. Man tā tēma patīk. Nu, skatīsimies, čekosim, kas strādā, kas ko kā. Ledus. Ir ok, 2 stāvokļi. Būs labs, tre, kur var redzēt. Apakā šņunda. Šitā noteikti šodien aizies kopā. Tā kā tā. Mocam, ne? Labi, mocam, nav laika. Nu, mans pirmais asars. Nemūc, mums ir liela plāna uz tev. Nav liels, bet ideāls izmērs, lai uzliktu ūdu. Starp citu, tas jau senas un ilgas diskusijas par to, ko tad labāk likt uz ūdens, raudu vai asaru. Rakstiet komentārā savu variantu, kurš jums labāk patīk. Man asars. Pastāstīšu, kā es urbi ar kādu domu. Nu, līdzīgi kā otrs Arturs pa lielam izēja tādu līniju. Mēs šobrīd esam ezerā, ko mēs daudz maz zinām. Zinām arī reģionu, kur meklēt to asaru, tad ir drusku vieglāk. Tu ej uz potenciālo vietu, urbi kaut kādu līniju, atrod caurumu, kurš strādā, tad var atļauties arī paurbi pa sāniem. Nu, kaut kādu kvadrātiņu uztaisīt. Bet, ja mēs ierodamies nezināmā ūdens tilpnē, tad droši vien der sākt no krasta, tāpat uztaisīt kaut kādu taisnu līniju uz dziļumu, nu, tad meklēt gruntī kaut kādas interesantas vietas, vai arī atrast asari un urpties apkārt tur. Tā kā strateģiski tas varētu izskatīties kaut kā tā. Ir ko piebilst? Pa lielam viss pareizi, bet var urp līnijā, citreiz taisa 4 stūrus, lai nosaka uzreiz platāku vietu. Tas kā gribētu. Nu jā, es to kvadrātiņu taisu tad, kad es sajūtu, ka ir apakšā zivs, ka tajā reģionā viņi varētu būt, bet, pēc tā var vadīties. Ejam copē. Apēda.
gadās, neko. Pirmais moments bija. Ir. Pirmais. Kontents. Reku vēl viens. Epizodes nosaukums – Kurzemes kukuļi un asari. Nu ko, nākamais asarīts. Un tādi smuki kabančiki, foršs izmērs. Kaut kādi daži mazie, bet pagaidām mums uz 3 ir labs vidējais asaris. Turpinam ķert. Es uz bļitku. Bet, nu, atradīšu kaut kādu pūznīti, tad mēģināšu mormeni, man tas labāk patīk. Zelta krāsa labāk strādā. Pirmīt es sudrabu mēģināju, un tad nekā. Reku staugam. Process notiek. Man šodien, cik tu baigi vēl ātri braukt mājās. Man atvedīs vesela krava kūpiņi. Asari? Kas? Asari? Asari, līderi. Jā. Brauksim vēlāk. Klausies, ko tu saki pa saulainu laiku? Asarim. Man ļoti patīk. Sniegs līdekai, saulains asari. Ķeram asaris. Oh! Akal rauda! Kas tas ir? Ko, pielādēsim ūdu? Jūt, ka šajā bedrē būs. Tad atpūsies, tad nabas tik todīt. Sals ciet normāli, āliņi. Filmē? Jā. Filmē tagad ķerā. Tagad. Un volā. Content creator! Skaists, pants, asarīts. Oi. Ļoti labs. Opaļā! Kabans! Man liekas, ka jātais raidījums topē ar savu. Jep. No, salmo 3. Nu, lielāka bļitka, lielāks asars. Ļoti labi. Man jau likās, ka es laidu lejā, ka nu, skatāmies, vai būs nākamais. Jācenšās ir ātrāk laist uz leju, vai ne? Nē. Nē? Jo, ja iespējams tev nāk pakaļ, tam asari vēl asari. Viņi paliek. Viņi ir augšā, jā? Jā, tā lēnā laidi, tev var pusē līdzi. Es jūtu, ka elpo virsū. Nu, ja elpot, O, es taču teicu, ka elpo. Bišķi man ir čuiņiks, ne? tas bija skaists. Visās labs? Ir. Vēl lielāks par to. Hopā!
Salmo 3. Man liekas, ka klasiskāk blītku vispār nevar būt populārāk par šo. Ja kāds uzsāk savus blītkošanas gaidas pilnīgi bez reklāmas un... Ne, nu reklāma sanāk, bet daudz makšķernieku atzīts, pārbaudīts. Tas ir Vērņa. produkts, ko vairs nav jāreklamē. Nu jā, tas ir tiešām tāds must have. Otrais izmērs, otrais, trešais, sudrabs, zelts. Kapars, jā, un viss notiek. Ko te vispār, nu kāda spēle? Pa lielam, viss ir diezgan vienkārši nolaid lejā, saprot, ka tu esi uz grunts, 10-15 cm pacel, un sāc kustināt roku uz augšu, uz leju, tādiem pametieniem. Ar ko te var variēt ir amplitūda kustības, cik augstu tu gribi aktīvāk pamest viņu vai, teiksim, mazāk tur paraustīt. Bet es domāju, te es neiegrimšu, meistars pēc tam pastāstīs, ar ko te var variēt. Bet īsti vienkārši rausti tikai. Elpo, nu tiešām var just. Es jūtu staugu šodien. Es ritīgi jūtu. Viņš vienkārši grib iešņaukt. Nu, bet šīs ir māziņas. Pēc tam palaidīsim. Jā. Drusku iesals viss jau. Nu ko, valkam? It kā prom neiet. No. Vasarīti. Otrais pa tukšo, pastīsimies, kas ar zivtiņu. Bet grābts ir. Re, kur astītē zobi. Caurums. Hop. Dabūjis pasti. Nezinu, var likt mēģināt te pat apakaļ. Bet es domāju, mēs paņemsim līdzi tur, kur mēs esam. Uzliksim. 1-1 asarīts rauda pa vienai copei. Komentējiet, kas ir labāk ēsma, asarīts vai rauda. Jā, man tagad jāpaņem būs kaste. Tagad pamēģināsim ar bezēsmas mormišku, kurai nespraužu virsū motili. Nu, fakts kā tāds, ka bezēsmas mormiška, kā likums ir lielākām zivīm.
Nu, bļāviens, nu kas tā pa m***cība? Es vienkārši nesaprotu. Kā tā var būt? Kā tā var būt, nu? Riktīgi labs. Atnāc jau līdz bedrītei, līdz augšai, nezinu. Ir. Labs. Lūdā. Ļoti labs. Uz bezēsmas. Jū, stabili. Nāk mājās. Bet uzreiz bija asars. Nu, ja vien tā nav puskīlo rauda. Aukli paliek īsāku, un tam asarim pie lunkas ir lielāka iespēja aiziet, tāpēc es laikam šoreiz viņu celšu vienkārši te. Tā kā tālāk, lai garāk aukli, kur, ja kas var amortizēt asarīti. Nu, re, kur viņš ir. Nu, nav liels, bet ir smuks, ko? Kukulīts. Oi, cik smuka lūpiņā. Ai, nu. Jā, paskat. Mans pirmais lielais asars uz bezēsmas mormišku. Nu, es esmu ļoti priecīgs. Ļoti priecīgs. Vecīt padalies ar to, ko tu dari, kā tu dari. Es saprotu, ka tu esi bleķu fans. Jā, mormišs, heiters. Ko tu dari uz ledus? Kas ir tās darbības? Nu, pa lielam. Viss ir atkarīgs arī, protams, no dziļuma. Tā kā te ir normāls dziļums, te var izpausties. Bet standartā pirmais parastā izspēle, vienreiz uzdraust. Pāris sekundes pagaida, atkal uzraust. Ja nekas nenotiek, varbūt paņem uzraust, nokrīt, uzraust vēl vienreiz, uzreiz, atkal nokrīt pagaida. Ja nekas nenotiek, es baigi neko citu nemēģinu, es nemēģinu pierināt zivi, es eju nākamo caurumu. Tas pats uzraust. Ja ir zivs, es vienu dabūnu, varbūt otru pazūd, bet es saprotu, ka iespējams tur ir. Potenciāls. Jā, nu tad es sāku strādāt, tad es varbūt citreiz, citai noteikti liksies aplam, es rauju, piemēram, nokrīt kāds 5 reizes, vienkārši to asaru uztracinu. Iepauzēju, ir cop. Akal neņem, bet es jūtu, ka tur ir. Es uzrauju augstu un ļauju, lai šitā pilnīgi bļitka atstās par gruntu, tā kāds 2 reizes, lai viņi uztais kaut kādu skaņu, kādu mutulīt, piepaceļ, un ļoti bieži akal ir ņēmiens. Un tā variēt var ļoti daudz. Ar tām izspēlēm tur var variēt un skatīties. Tieši tā. Tur arī no auklas atkarīgs. Ja tev biezāk aukli, ja tev bļitka lēnāk kritīs grims, jo vieglāk un platāk bļitka, jo viņi savādāk akal grims. Un kas ar mānekļiem? Tu tā kā balansieru numuru 1 izvēle vai bļitka? Grūti teikt, kā kur dienu. Pārsvarā jau noteikti tā ir bļitka, parastā vertikālā. Vai nu parastā troņikā ar acīt vai ar ķēdītē. Un ja es saprotu, ka bļitka strādā, ir cops, tad es pārsvarā pārēju uz balansieru. Tie man višķiņi labāk patīk. Bet nekad ne mūžam es nelieku un nelikšu pavadiņas.
mērzi ir asars, nu, gadīsies līdek, nokodīs, bet pavadiņi sabojā visu spēli. Manuprāt, pilnīgi nevajadzīgi. Un tas ir pierādījies, ka bez pavadiņas ņem labāk. Pats arī bērnībā, kad makšķerē rotiņu, kam bija pavadiņi, uz asaru negribēja ņemt, noņem pavadiņu, un pēkšņi arī līdeks sāk ķerties. Ok, par tiem mānekļu izmēriem. Nu, ja mēs runājam par asari. Asari. Nu, bļitkām, salmo 3, piemēram, es domāju, tas noteikti nav gals. Mēs runājam par vertikālo bļitku, var arī lielāks. Bet 2-3, tas, tā ir klasika. 2-3 ir klasika, mazāk es nemaz neliek, man nemaz nav, nepatīk. Balansieriem, es teiktu, asarim normāli līdz 60 milimetriem. Nu, var arī 70, bet tad jābūt baigi pārliecinātam par sevi. Un kā asars tiešām ir. Jā, bet es makšēju 50, 45, 40, un tāpatās ir liela asari. Uz lielu balansē bieži aizšauj garām. Jā. Tas ir, tomēr, 70 mm muta atplēst, tas ret, kad asars ņem tā, vai nu viņš no apakš pārsvarā, vai no priekš. Klausies, ja mēs esam, labi, tagad mēs esam tev labi zināmā ūdens tilpnē, ja? Bet, es tev aizvedu uz ezeru X. Es arī tur neesmu bijis, neko nezinu, bet dzīves ķipa ķerās. Jā. Ko darīt? Tagad iepriekšēt, es noteikti sākt meklēt kaut kur piesiet aci. Niedras tagad kaut kur sāk ar niedru kanti iet. Paiet kaut kāda krasta līnija. Tuvāk, krasta līnija, un tad lēnām uz vidu saprast, vai vidū vispār ir dziļāks, varbūt pie krasta ir tieši tas labais dziļums. Okay. Tā arī meklēt, saprast. Nevienmēr asars ir, tās muļķības, ka asars būs dziļākajās vietās. Ļoti bieži asars būs kāda pampaka, kur īsmai sēklis, un viņi tur arī ziemā būs. Tad jāskatās arī kaut kur dziļuma anomālijas, uznāk kaut kāds sēklīts. Protams, kants kaut kur, tie jau jūt, neietin, tāpēc es nekad, es zinu, ka iet uz citiem caurumiem vai kaut kur ietin makšķeri. Reāli tu neatceries, cik tur bija dziļš. Es eju, es vienkārši izvēlu ārā, eju uz nākamo, es ielaišu, sapratu, ir dziļāks, ir seklāks, ir tas pats. Ja tev kaut kāds tur brīvā aukla veidojās, vai tieši otrādi, neaiziet. Un tad es saprotu, kas notiek ar dziļumu. Kaut kādām ehalotēm man šķiet rītīgi pakāst laiks, kamēr jūs skatās tajā ekrānā. Es jau noteikti izgāju 3 reizes vairāk caurumus un vienkārši atradis, kur ir aktīvs zivs. Jā, tas ir stāsts par to stratēģiju, kā tu topē var izurt 10 caurumus un viņus 10 minūtēs izšķirēt, saprast, ka tur nav, vai arī tu piesienies vienam caurumam un ar ehalotē kaut kādu parādu, tad tu vari mēģināt izstrādāt. Rezultāts jau bieži vien ir, stipri līdzīgs, vienkārši tas ātrums atšķirās pa lielam. Nepatīk, neesmu izsēdīgi. Izsēdēšana man neinteresē. Jā, kur zivs ir, tur es viņu paņēmu, ja viņi grib, ja nav, tad lai ķeram ormiškā. Starp citu, bļitkām atkrīt tāda problēma, kā krāsas izvēle. Lielajam vairumam, jebkādas tur salmo vai kaut kādas handmade, viņi tomēr tiek taisīti ražot, 3 krāsās. Varbūt ir tādi tur piekrāsotās un tādas, bet pa lielam ir viegli izvēlēties. Zelts, sudrabs, kapars, un viņas visas 3 strādā. Kā domā, būs? Nebūs. Baļ. Nejūt, kā elpo. Šeit būs? Jā. Atcit galvu pret lēnu. Bišku salst. Cik tev ir elpa? Resna?
un 16. Varbūt. Jā, ar auklām. Nu, ja skaidrs, ka tu tiešām ķersi aseri, tad var sākot no 0,14 skatīties līdz 0,18. Kāds varbūt arī trako un liek resnāks. Nu, tas kā Stauga teica, ka tikai jāņem vērā, ka tas auklas diametrs maina vienkārši mānekļa spēli, ja viņš lēnāk grimst ātrāk. Ar audiņu? Nu, bet ir. Nu ko, mums kā vienmēr video beigās ir īsais rezumē par copas dienu. Ko saki? Man jau šķiet labi, tīri normāli. Pulkstens ir, man liekas, ka pirms 2 minūtes pāris. Sākām ap 8:30 laikam, jā, plus mīnus. Jā, drusku pēc 8. Pēc 8 bija liela migla, skaisti bija, bet neķērās. Tiklīdz sāk spīdēt sauli. Jā, ar sauli sākās Uzreiz, kad stunda bija ļoti aktīvi. Asars ēda. Tagad atkal bišķi pieklus, bet tas ir normāli. Tu muks mājās? Jāmuk. Mēs paliksim un pēcpusdienas iznācienu vēl pagaidīsim. Nu tā tas asars arī grozās, rīts vakars. Jā, rīts vakars. Balansieris nestrādāja šodien. Jā, es arī neko nedabūju. Šķērsbļitku un tev mormiški ļoti labi strādāja. Lai arī tu mazini. Mormišku arī, jā, un šodien sanāca atkost bezēsmas mormiškas tēma, divi ļoti labi asari, viens aizgāja, tā kā, nē, es esmu priecīgs. Vēl līdeks, uz blitkām jā, krīt virsū. man arī līdeks mazās, nekas jaudīgs nebija neviena liela. Nē, laikam nekas tāds. Tā kā, nu Bet ļoti atstār pietiekami smuki, pans, nekas traks, nekas mazs, Cepsim, šmorēsim. būs ok. Tā kā tā. Noteikti ne un pēdējā reize šeit. Jep, atgriezīsimies noteikti. Un ledus ir normāls, ņemot vērā to, ka šitā putra, kas ir pa virsmu vēl sasals, es domāju, ka te būs Nākošā nogalē šeit būs superīgs ideāli jau. Jā, tā kā, ja jums patika, nospiediet īkšķīti, nospiediet abonēt, padalieties ar šo te video un tiekamies kādā citā copas epizodē. Ja ir kāda ideja, kur varētu aizbraukt, ko varētu noķert, rakstiet komentāri. Tikai lūdzu, lai tie rezervi dziļāk pusmetri vidējo dzīvo. Čau, tā. Čau.